Jau 8. gadu Latvijas Sporta Federācija padome Latvijā rīko šo Eiropas sporta nedēļu. Akcents noteikti tiek likts uz ģimeņu dienu. Šī ir arī viena no mūsu tradicionālajām vērtībām, kas, manuprāt, Latvijas sabiedrībā ir ļoti aktuāla. Aktīvs dzīvesveids sākās tikai un vienīgi ģimenē, un šī ir iespēja izjust varbūt šādu ne tikai sacensību garu savstarpēji, bet pats galvenais izjust šo ģimenes kopību. Man kolēģi Latvijas Sporta Federācija padome speciāli sporta dienai ir izveidojuši konceptu tiem pasākumiem, ko mēs visi kopā varam darīt, ne tikai šajā vienā ģimeņa dienā, bet arī tālāk. Koncepta ideja ir parādīt veidu, kā šo dienu var pavadīt kopā. Sporta dienas koncepts paredz 12 uzdevumus, kurus tu vari izmantot sporta dienā vai arī pielāgot sporta nodarbībām. Neuztver, ka šie uzdevumi ir viens pret viens jārealizē dzīvē. Tu tos droši var ņemt un modificēt. Lai izpildītu konceptā iekļautos uzdevumus, nav nepieciešams īpašs papildus aprīkojums. Šos uzdevumus var izmantot ne tikai ģimeņu dienā, bet arī sporta stundās. Sadali klasi komandās un aiziet! Mani sauc Kaspars Ozoliņš. Kopā ar Jelgavas 4. vidusskolas skolēniem mēs jums parādīsim jautras un atraktīvas spēles sportiskiem atpūtas brīžiem. Pirmā spēle glābējs. 2 komandas, katram dalībniekam aukla ar tās galā iesietu riņķi. Spēles laukuma centrā nepārskaits bumbu. Spēles uzdevums dalībniekiem nepārkāpjot laukuma līniju ar riņķa palīdzību izvilkt ārā pēc iespējas vairāk bumbu. Uzvar tā komanda, kura ir izvilkusi ārā visvairāk bumbas. Skaitām bumbas. Cik jūsu komandai? Cik jūsu komandai? 8 un uzvar šī komanda. Jaunieši, jūs bieži sportojat? Jā! Ko jūs skolā trenējaties? Mēs trenējamies skriešanu, tālēšanu, sprintus, futbolu. Mēs arī trenējamies peldēt. Bet kāpēc jāsporto? Lai būtu stipram un veselīgam. Ir jāsporto tāpēc, ka uzlabo savu asinsriti un sirdsdarbību. Ir jāsporto, jo tad ir vieglāk mācīties. Otrā spēle šķēršļu josla. 2 komandas, pusē dalībnieku tiek aizklātas acis. Pārējie dalībnieki viņus ar komandām un norādēm vada cauri šķēršļu joslai. Galvenais uzdevums – neapgāzt konusus. Malacīs! Jūs spēlējāt tik godīgi, bez krāpšanās, tā kā abas komandas ir uzvarētājs. Trešā spēle – bumbu petanks. 2 komandas, katram dalībniekam rokās ir bumba. Bumbas ir dažāda izmēra. Uzdevums no starta līnijas pamīšus ripināt savu bumbu pēc iespējas tuvāk priekšā stāvošajai pildbumbai. Uzdevums izveidot pēc iespējas tuvāk čupiņu. Šī ir spēle, kas pieprasa ne tikai spēku, izturību un veiklību, bet asu prātu. Ir jāņem vērā bumbas izmērs, smagums, vēja pretestība. Un šoreiz uzvarējusi ir šī komandā. Uzdevuma apraksti ietver mūsu rekomendācijas, kā uzdevumu būtu jāpild. Bet ja tu redzi, ka tos var pielāgot tavai situācijai, droši dari tā. Lai noteikti uzvarētāji, mēs esam izveidojuši kopvērtējumu tabulu kā rekomendāciju. Bet, ja tev ir citas idejas vai māki pielāgot to savam konceptam, droši rīkojies. Uzdevumi ir veidoti ar sportiskiem elementiem, bet nevar aizmirst par jautrību un kopā pavadīto laiku. Bet tagad laiks spēles izmēģināt arī jums!